Здравствуйте, рубрика «Вечернее интервью». Сегодня гость студии Первого Балтийского канала Байба Брока, кандидат на пост мэра Риги от Национального объединения. Госпожа Брока, добрый вечер. Очень хочется задать вам несколько вопросов. Вы впервые в нашей студии. Национальное объединение выдвинуло вас на пост в качестве кандидата на пост мэра Риги. Ну, знаете, это такое должность, которая в первую очередь человек должен понимать, что происходит с бюджетом города Риги, финансовые какие-то вещи. Скажите, вот вы в курсе, какой бюджет у города Риги на данный момент, в этом году? Jā, aptuveni 470 miljoni. И вот очень многие говорят, очень большой дефицит. Вас смущает дефицит, какой он, если вы в курсе? Jā, deficīts tiek plānots aptuveni līdz 0,07%. Protams, ik viens uzņēmums, un arī, vai, piemēram, tā Rīgas doma, ja strādā deficīti, tas ir nopietns signāls vadībai, kā mēģināt strukturēt un kā pārvaldīt savas finanses. Хорошо, через полгода вы оказались в кресле мэра Риги. Как вы будете структурировать бюджет, рассматривать бюджет на будущий год, где придется урезать? Es domāju, ka pirmkārt jautājums nevis par to, kurā vietā uzreiz nogriezt, bet kādā veidā plānot, kur var Rīgas pašvaldība papildus pelnīt ienākumus. Jo šobrīd, protams, Rīgas budžets 74% veidojās no tiešiem pārskaitījumiem, kas ir atkarīgs no valsts finansu sistēmas, tātad no nodokļu politikas, kas ir valsts atbalsts, valsts atbildībā. Atlikušie procenti norāda uz to, ka ir jābūt ļoti pārdomātam veidam, kā Rīga un kādas ir iespējas Rīgai papildus pelnīt naudu, papildus pelnīt ienākumus. Protams, ir jāņem vērā to, ka nākamajos periodos, kad būs pabeigti ļoti nozīmīgi infrastruktūras objekti, piemēram, Dienvidu tilta 3. kārta, Rīgas domē ikmēneša maksājumi būtiski pieaugs, jo būs jāmaksā par visām 3 Dienvidu tilta izmaksas kārtām. Jau šobrīd, ja mēs skatāmies uz patreizējo brīdi, ir redzams to, ka Rīgas doma ar grūtībām apkalpo savu parādu. Ja, tas būs ārkārtīgi liels izaicinājums ikvienam Rīgas domas vadītājam nākotnē, kādā veidā strukturizēt parādu apkalpošanu, kādā veidā veidot papildus ienākumus, jo, protams, pārkritēties jāņem vērā arī to, kāds ir Rīgas pilsētas domas kredīta reitings, kas arī nav iepriecinošs, lai mēs domātu, ka mēs varam aizņemties naudu. Подождите, а откуда у вас сведения о том, что сейчас нынешнее руководство вот с трудом справляется с оплатой кредитов и так далее? На основании чего вы делаете такие выводы? Par finansu atskaitēm, kādas ir pieejamas. Ņemot vērā to, ka finansu plānošana un budžets tiek plānots ar deficītu, tas norāda, ka finansu plūsma nav pietiekama un ir jāpārdomā prioritātes, ir jāpārdomā struktūra, kādā veidā budžets tiek izdalīts. Ну, раз вы упомянули вот третью очередь Южного моста, то нынешнее руководство Думы говорит о том, что взяли кредит в госкассе под очень низкие проценты, говорит о том, что, в общем-то, кредитный рейтинг, ну, наверное, Рижской думы не такой плохой. Вы же говорите совершенно обратно. Откуда у вас такие сведения о том, что кредитный рейтинг нынешнего муниципалитета Рижского настолько плохо? Kredīta reitingi ir oficiāli pieejami. Tas nav atkarīgs no Rīgas domas, to vērtē reitingu kompānijas. Un tas liek pamatu domāt to, ka nākotnē ļoti, es vēlreiz atkārtoju, nākamajam vienalga, kas arī nebūtu Rīgas domas vadītājs, ir ļoti būtiski jādomā par budžeta plānošanu un par to, kādā veidā nauda tiek tērēta un par to, kādā veidā nauda papildus tiks pelnīta Rīgas pilsētā. Хорошо, то есть вы сказали, в общем-то, сокращать ничего не собираетесь, то есть мы можем надеяться на то, что и пособия различные, их очень много, там много видов, и программа обучения латышскому языку, и бесплатный общественный транспорт, все это сохранится, и вы будете работать только над тем, как больше заработать. Правильно я понимаю? Jā, kas attiecās uz Rīgas iedzīvotājiem piešķirtiem šiem labumiem, kas attiecās uz sabiedrisko transportu, mūsu apvienība stingri iestājās par tām vajadzībām, kas ir vajadzīgas ikdienas Rīgas iedzīvotājiem. Un es vairāk kārt esmu teikusi gan par valsti, gan arī par pilsētu spriež par to, kā mēs izturamies pret mūsu vecāko paudzi un pret saviem bērniem. Un tā pilnīgi šie atbalsta sistēma, kāda šobrīd ir un nākotnē, kā to varētu pilnveidot, pilnībā saskana ar Nacionālās apvienības redzējumu par demogrāfiju, par ģimenēm, un to mēs noteikti skatīsimies, kā to vēl pilnveidot. То есть то, что сейчас делает Центр согласия с партией Америкса, вас вполне в социальном плане устраивает? Es gribētu teikt, ka par šiem visiem pozitīviem lēmumiem ir balsojis ne tikai Amerikas, ne tikai Ušakovs, bet to ir balsojis Rīgas domas sasaukums kopumā, un tie ir virkni šie saimnieciskie lēmumi ir pieņemti pareizi.
Хорошо, как будем зарабатывать деньги? Это очень странно от вас слышать, потому что буквально неделю назад вы, будучи в одном публичном мероприятии на государственном телевидении, заявили о том, что вот вас, то, что вы опасаетесь вот этого сотрудничества с Россией. Я так понимаю, вот есть программа «Рижская марка», и мэр Риги лично ездит, открывает магазины, в этом участвует. Вы же говорите о том, что вот экономическое сотрудничество с Россией, с Востоком опасно. Это я вот буквально вас цитирую. Каким образом вы собираетесь зарабатывать деньги? Вот, например, этот проект. Вот вчера подводили итоги года участники этого проекта, и мы им процитировали вас, вы просили их прокомментировать. И вот я читаю сейчас 2 цитаты. Норман Скаудис, Лачи, есть такой хлеб делает, говорит, что мэр не может указывать предпринимателям, где и как, что зарабатывать. Он может лишь или помогать, или вот содействовать. И сейчас это все предвыборная риторика, а проект будет, и никто его не остановит. Председатель Рижского молочного комбината говорит, Финляндия гордится тем, что работает на российском рынке, немцы гордятся тем, что работают на российском рынке, французы гордятся тем, что торгуют на российском рынке. Этот рынок нужно завоевывать, и для нас все рынки нужны. Вот прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. Pilnībā piekrītu to, ja no konteksta izrāva viena frāze, par ko es teicu, ja vienīgais mūsu ekonomiskās sadarbības partners būtu Krievija, tad tas patiešām būtu būtiski. А с чего вы делаете такие выводы? По данным Министерства экономики, на данный момент почти 80% нашего экспорта идет на Запад. 80%. Mēs runājam par Rīgas pilsētu. Mēs runājam par Rīgas pilsētu un paliksim pie Rīgas pilsētas. Tur statistikas dati ir savādāki. Tas, kas Rīgas pilsētā ir jādara, mans citāts bija tāds, tikpat aktīvi, kā mēs darbojamies, lai mēs iekarotu Krievijas tirgu, ir jāstrādā arī uz otru pusi. Es vēlreiz saku, tiem uzņēmējiem, kuri strādā Krievijas tirgu, un ja tas uzņēmējiem ir izdevīgi un pareizi, tas ir vienmēr jāatbalsta. Bet aicinājums ir tikpat aktīvi skatīties arī ģeopolitiski uz otru pusi, uz to pašu Somiju, Zviedriju, uz citām valstīm, uz Ukrainu, uz Moldāvi. Krievija nav vienīgais tirgus. Tas, kas ir labi izdarīts Krievijā, tas ir jāturpina. Ja uzņēmējiem tur veiksmīgi, tad tiešām neviens mērs nepateiks, kur strādāt, kur неstrādāt. Хорошо, может быть, у вас есть план, куда поехать? Куда вы, как, предположим, будущий мэр города Риги, поедете с бизнесменами, вот как это делает Ушаков в Москву, открывая рижскую марку там, куда? Piemēram, Grūzija ir ļoti labs strateģisks sadarbības partneris. Piemēram, tāpat Ukraina, kas mums ir blakus. Arī tās pašas, teiksim, Eiropas valstis, Polija. Tad mums tā sadarbība notiek, jā, valstiskā līmenī, bet arī Rīgas pilsēta var būt aktīvāka. Хорошо, как вы представляете объемы торговли с Грузией? Что мы туда можем вести? Там все прекрасно, только туда сложнее. Туда через несколько стран нужно добираться. У нас нет там прямого сообщения железнодорожного, как это есть с Россией. Вот как вы все это видите? Объемы эти, насколько вам кажется реальными? Ja būs piedāvājums un tāpatās mums ir daudz ražojumu par to, kas Grūzijā varētu būt interesanti. Mēs Grūziju paņēmām kā vienu no piemēriem. Un uzņēmēji tie, kas savstarpēji iepazīstoties un komunicējot, rāda pieprasījumu un rāda vēlmi ražot tam tirgumu. Un es pilnīgi pārliecināta, ka ikvienā no manas pieminētajām valstīm mūsu uzņēmējiem var atrast sadarbības partnerus. Скажите, если поедете в Украину, вы там на каком языке будете говорить с местными бизнесменами? Krievu valodā. Arī šobrīd, ja brauc uzņēmēji no Krievijas, es strādāju savā juridiskajā praksē, man ir bijuši Krievijas uzņēmējs, es strādāju, man nav bijis nekāda problēma ar viņiem runāt gan krievu, gan angļu, gan citās valodās. Ой, эти русские бизнесмены знают о том, что говорят вообще представители вашего объединения, например, о бизнесменах, которые сейчас из России стремятся приехать сюда, купить вид на жительство, они вот в курсе всех этих высказываний? Domāju, ka jā, bet viss jau ir atkarīgs no tā, kā tu runā ar cilvēku un ko viņš no tevis sagaida un kādu pakalpojumu tu viņam sniedz. Еще очень важный момент, вы опять-таки заявили об этом публичном пространстве, что вы считаете, что детские садики в городе Риге должны быть латышские. Я правильно вас процитировала на сей раз? Не вырвала ничего из контекста. Вас очень поддерживают ваши однопартийцы. Янис Домбрава сразу же после вашего заявления в Твиттере написал, что да, должны быть только русские сады, сады на латышском языке. Вы действительно считаете, что вот такими вот палками, к счастью, вот можно будет уговорить русских, тем более детей маленьких, вот любить родину? Pirmkārt, manuprāt, jums patīk pārspīlēt. Tie nav nekādi uzspiedumi, tas bija absolūti pozitīvs aicinājums. Un es šeit runāju par savu personīgu pieredzi. Esmu dzīvojis arī citās valstīs un esmu arī redzējis un arī šobrīd saskaros ar to, ka mani bērni apmeklē
šos bērnu pasākumus, kur nāk dažādu tautību bērni. Un kopā spēlējoties un rotaļājoties, to valodu apgūst absolūti pozitīvā un pareizā veidā. Tas, ko es aicinu, ja bērnu dārzā, ja no mazām dienām ar bērniem runātu jau latviešu valodā, caur rotaļām, caur spēlēšanos, tā valoda tik dabiski nāk un tā nav uzspiešana. Не у всех. Есть исследования. Да, protams, ir izņēmumi, ir ļoti dažādi bērni, bet tāpēc mums ir profesionāli pedagogi, kuriem būtu jāmāk tikt galā ar šo situāciju. Un neviens bērnam neuzspiež, un katrs bērns, jo ātrāk viņš apgūst daudz valodas. Un es pat teiktu vēl vairāk, arī šobrīd ļoti daudz krievvalodīgo ģimeņu, arī mani radinieki, kas sūta bērnus latviešu bērnu dārzos, viņi ir ieguvēji, jo tie mazie bērni attīst savus smadzenes daudz ātrāk, un viņi runā abās valodās pilnīgi brīvi pēc gada. Да, но есть и другие примеры, когда все-таки многих детей не идет это общение, и наоборот, есть проблемы психологические и так далее. Bet jūs taču arī noteikti, kā māte, kā sieviete, ļoti labi saprot, ir ļoti dažādi. Un mēs nevaram pilnīgi visiem piemērot vienu, tāpēc ir profesionāli pedagogi, kuriem ir jāskatās, kur ir problēmas un grūtības, bet tie ir izņēmumi no sistēmas, tas nav vairāk. Ну, подождите, вы все равно вот заявили официально о том, что ну, вот надо стремиться к тому, чтобы детских садов... Ну, хорошо, а решение? А какие решения вы будете? Какое решение вы примете, будучи в кресле мэра? Tad tas, ka šajos divvalodīgajos bērndārzos un arī skolās ir jābūt pedagogiem pirmkārt, kas pārvalda latviešu valodu un kas ar šiem bērniem runā šai valodā. Mēs esam apzinājuši un sadarbojušies arī, piemēram, pedagoģijas studentiem, kuri mācās valodu, kuriem ir vajadzīgas prakses, kas uz brīvprātības pamatiem nāktu šiem bērndārziem. Tieši tā, caur spēlēm, caur rotaļām, caur, teiksim, arī muzikālo apgūvu, kas piedāvātu to apgūt. Jā, tā kā tie varianti ir ļoti dažādi. Šobrīd mēs redzam, ka ļoti daudzās skolās, lai ir formāli tās ir divvalodīgās skolas, tad ļoti daudz pedagogi joprojām vēl īsti непārvalda latviešu валоду. Вот очень близкая тема. Сегодня открыла опять Твиттер, и на сей раз Янис Есалнекс очень порадовал своим высказыванием. Он написал следующее. Наверное, нужно начинать благодарить Линдермана. И дальше идет ссылка на статью в одной из газет, где говорится о том, что темпы натурализации уменьшились. Очень радуется этому господин Есалнекс и даже готов благодарить господина Линдермана. Вы поддерживаете своего однопартийца в этой радости? Nē, es arī to, ko es esmu teikusi un atkārtoju arī jūsu studijā. Mans mērķis ir uzrunāt ne tikai krievu valodīgos, bet arī visu citu etniskos pārstāvjus, būt kopā ar mums šīs valsts veidošanā, pilsētas veidošanā, caur cieņu pret mūsu kultūru, pret mūsu valodu. Un es uzskatu, cilvēki, kas šeit ir dzimuši, auguši, kuriem šeit savas ģimenes, viņiem jābūt sabiedriski, politiski aktīviem. Un viens no priekšnosacījumiem ir kļūt par šīs valsts pilsoņiem. Un es aicinu, un manuprāt, ka priecāties par to, ka cilvēkiem ir zudusi motivācija kļūt par šīs valsts pilsoņi, manuprāt, nav pareizi. То есть вы не готовы благодарить Линдермана? Нет, в шajā контексте. Ну и последний вопрос. Вы знаете, слушая вас и слушая госпожу Эллерт, иногда вот закрыв глаза или просто прочитав цитату, трудно различить, кто это сказал. Настолько похожи во многом ваши установки, программы и то, о чем вы говорите. Кого вы считаете? Вот считаете ли госпожу Эллерт своим основным соперником ведь в борьбе за электораты города Риги? Или, может быть, я ошибаюсь, кто-то другой? Vaši ощущения? Pirmkārt, jā, tas, ka Nacionālajai apvienībai un vienotībai saskan atsevišķi redzējumi par to, kādai vajadzētu būt programmai attiecībā uz Rīgas pilsētu, protams, apliecina to, acīm redzot, ka mēs esam uz pareizā ceļa, ja mums ir vienas un tās pašas prioritātes. Un mēs esam jau paziņojuši, mēs esam kopīgi tikušies un patiešām esam secinājuši, ka kopīgā redzējuma ir vairāk nekā atšķirīgā, bet joprojām ir šis atsevišķi ideoloģiskais pamatojums, kas mums ir atšķirīgs. Jau Latvijas kultūra, Latvijas ideoloģija, teiksim, šīs tautas vērtības, tas Nacionālajai apvienībai ir bijis ideoloģiskais kodols pamatā jau tajā brīdī, kad šī apvienība vispār ir radusies. Nu, вы не ответили на вопрос, кто же, вам кажется, самым главным соперником? Kas attiecās ik viens, kurš startē uz Rīgas domu, protams, tie ir mums blakus esošie, kuri cīnās. Tas, ko mēs ar vienotību esam un arī visām pārējām koalīcijā esošajām partijām, es aicinu būt kopā, lai mēs sadarbotos gan pirms vēlēšanām, gan arī pēc vēlēšanām Rīgas domē. Tā kā es to redzu kā konstruktīvu sadarbību.
А с господином Ушаковым видите конструктивную возможность работать? Ну, Es vēl neesmu personīgi pazīst ar Ušakovu kungu, bet tā kā, tad, kad es arī neredzu, kāpēc varētu būt problēmas arī šobrīd, te, teiksim, komunicēt un saskaņot, kāds mēs būsim spiest runāt gan par Ušakovu kunga redzējumu attiecībā uz pilsētas attīstību, gan iebilst, gan atsevišķos gadījumos noteikti pieprasa par kopējo redzējumu. То есть вы лично не знакомы, никогда не встречали, вам очень важно вот личное общение, и, возможно, у вас даже мнение о нем может измениться, в отличие от того, что pишут в газетах. Ja es par visiem cilvēkiem spriest tikai par to, ko raksta avīzēs, noteikti būtu ļoti daudz vilšanās, bet es diezgan pragmatiski vērtēju cilvēkus pēc tā, kas iepazīst, bet nevis tas, ko raksta. Спасибо, на этом пока все. Приятного вечера. Paldies jums arī.